aicinu Rēzeknes domes priekšsēdētāju. Es pat varētu teikt mūsu visu lielo tēti, Aleksandru Bartaševiču. Labdien, Rēzekne, labdien, bērni, labdien, vecāki. It īpaši es griežos pie ratiņu šoferiem. Jūs jau varat iedarbināt savus dzinējus un gatavoties parāda sākšanai. Es paņemšu tagad un aiziet! Sākam! Savilējumus. Arī es teiktu, ka man vēl nav sanācis uz ziloņa. Nevis pastaigāties, bet pamizināties. Viņu godanas, tikai asni lūdzarā. Ai. Un visu rokeri pirms sasaistīmās. Uzgavilēt visiem parādas dalībniekiem. Un, protams, uzgavilēt pašiem sev. ¡Espectáculo! 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 Mīļie draugi, kuri viņi arī nāk. Pirmais numuriņš, reklams jau tuvojas. Aplaudēm, nu neesam prasību starp citu. Un re, kur mana... Oi, Linar, tu redzi, es tev rādīju 4. numuriņš. Ai, kas var skaista līga. Kas to lai Zimbrāli dienās, kā tur var sanākt? Indiešiem ar mēs varam uzgavilēt no sirds. Vaigā miedziņā iegrimis, nu jau atpūšas. Uzgavilējam pelnrašķītē, nu, uzgavilējam. Arī 10. numuram patīkami. Jā, un arī reku jaunais zemnieks.
Nu, kā es saku, izrādīgs, izkumeļa ne tikai pajot var, arī pasakas. Mūsu nākamajiem ratiņu parādes dalībniekiem 12, 13, 14 numuriņam. Linē, nu kā tev 15? Super! Super, es arī tam. Super matu kaudzēju. Ai. Taurenis uz saules puķis, numuriņš 17. Vai, rozā sapnis. Nu, tagad es domāju noteikti aplausi visiem dalībniekiem. Nu, tādi no sirds. Lai pirmnieki tā ir rati. 25. numurs. Jau iesnaudies, bet, nu, kā jau es teicu, kāds to lai zina, iespējams dienās nākošais, varbūt pat Rēzeknes domes priekšsēdētājs, varbūt pat mūsu valsts prezidents. Man vēl joprojām iekšā sēž jautājums, vai tur iekšā arī kāds sēž? To mēs vēl nezinām. Brigantīna, tāds nosaukums. O, Linār, tu pati princese Diāna ieradusies, 29. Oi, šitā pavizināties, nē, kurš katrs? Vai, Linār, tik skaties, kas tas tur? Balonīt visu! Sapņu kariete tiešām, nu kā no sapņa? Saules pušķītis mums, saules pušķītis it visiem, īpaši dāmas jums. Arī 44. numurīju. Skaistā varavīsta arī mūs te pabraukt garām. Mēs jūs gailējām. Ui, broļi, nu kā ir posakā? Kā ziedu pasakā? Ļoti skaista Daira princesīta sarkanā paklāja. Nu, mīļo draugi, uzgavilēsim viņai. Un kurš teica, ka tā nevar notikt? Ret, šodien atcerās šo datumu. Bremenes muzikanti ir bijuši arī Rēzeknē. Es zināju, ka pie mūsu pašu Rāznes ezera ir iespēja redzēt arī kaut ko tādu. Nu, skaisti. Aplaus arī nākamajiem ratīm varētu dalībniekiem. Ir skaista princesīte. Rozā kaubojs. Un rekur mums sarkano paklāju ierulcina Valkerī! Tikko garām palidoja. Tas, kas būs. Avārija. Interesanti kaut ko garšīgā Nu, un aplaus arī, protams, nenogurstošajiem, enerģijas pilnajiem mūsu izklaidētājiem. Es pat nezinu, kā lai viņus nosauc. Vienkārši krāsaini, pozitīvi cilvēki, kas dalās gan ar pozitīvām emocijām, gan vienkārši mums šodien sniedz, brīnišķīgu izrādi.